jo šo paskas recepti tad man ir atstājusi mantojumā mamma, ja, kura tad ar visu šo te koka, bēlīšiem veidoto paskas formu ir atvedusi tātad no lauriem, tātad no Krievijas, un tā paskas arī pati recepte, laikam, ir cēlusies no pareizticīgajiem, un tāpēc arī tas ir lieldienu ēdiens. Un pirms lieldienām tātad mums ir ganēnis, ja, un tad šeit ir salikti visi produkti, kas kādreiz bija pieejami kārtīgi un daudz. Un tā kā paskas forma ir paliela, ja, tad mana paskas recepte ir uz 2 kilogrami biezpiena. 2 kilogrami biezpiena, parasti garšo vairāk graudainākais tas biezpiens. Tad viņš ir jāizmaļ caur gaļas masīnu vai ir jāizbērst caur sietu. Mūsdienās, protams, var sablenderēt. Tas tā. Tad ir pievienojams sviests. Vismaz paciņa. Tagad paciņas ir palikušas mazākas, ja. Kādreiz 200 grami bija tā kā standarts, tad tagad paciņu un vēl kaut cik. Es teiktu 200 grami sviesta. Cukuru arī nežēlojot, bet tas ir garšas īpašības. Apmēram 400 grami cukura. Labāk, protams, ir pudercukurs, ātrāk var sakulst, ātrāk var svērst, bet, pa lielam tam nav nozīmes cukurs vai pudercukurs. Un, protams, saldais krējums. Saldais krējums ir vajadzīgs arī kāds puslitrs. Uz tiem 2 kilogramiem biezpiena puslitrs saldā krējuma. Un atšķirībā no citām paskām, kuras esmu vai sastapusies, jā, mēs izmantojam vienmēr vārītus olu dzeltenumus. Jo tā saucās nevārītā paska, jā, līdz ar to viņa netiek ne karsēta, ne vēl kaut ko, līdz ar to izmantojam tiek izmantoti 6 olu dzeltenumi. Un tad tie tiek izbersti caur sietu un iekulti, teiksim, sviestā un pārējā masā. Kādas 3 teikarotes vaniļas cukura, lai, protams, būtu smarža garša, sukādes. Es izmantoju rozīnes, reizēm arī aprikozes, sausās, vai ne? Un citrona miziņu vienu, un iespiežu arī citrona sulu, arī, tādai, miziņa tādu drusku to svaigumu un rūgtumu piedot, un sula tādu, to ar tam saldajam mazliet tad nomierina varbūt to tik stipri saldo. Un tad vispirms tātad saputo, teiksim, cukuru ar sviestu, un pasilda to sviestu, bet nepārāk tādu izkausētu. Saputo viņu, jā, tad iebērš iekšā tos olu dzeltenumus, iekšā saputo arī putu krējumu. Un tad to visu tajā biezpiena masā liek gan to sviestu ar to olu saputoto, norīvē miziņu, iespiest citrona sulu, pieliek rozīnes, kuras ir nomērcētas, protams, un tad arī savus vai no aprikozes vai kaut kur, kas ir nomērcēti, ja jau tādi dzīvi palikuši, varētu teikt, jā. Un visu to masu sajauc kopā. Un izveidojās, tāda liela bļoda ar garšīgu masu. Bet tātad pats efekts tam visam ir, kāpēc tam formu izmantot. Tātad viņa nospiežās, notek liekās sūkalas, un tajā formā ir tātad iezīmēti šie te raksti. Jā, tātad ir pareizticīgo burti Kristus vēstures, Kristus augšām celšanās. Un tādas tulpju tās formas. Viena tulpe tā uz leju ar galviņu un viena tulpe tā izgrebta ir uz augšu. Jā, un tātad viņu piepilda, ieliek marlīti iekšā, piepilda un uzliek slogu. Kādreiz mums tāds kokā arī apaļš vāciņš bija. Protams, mūsdienās izmantoju šķīvi, jā, uzlieku kādā traukā. Un šeit tās sūkalas liekās notek,
Ja? Un viņš vienmērīgi nospiežās, un tie ornamenti izspiežās tātad. Nu, apmēram visu to masu un iesti uz nakti. Nu, lai lieldienu rītā varētu baudīt, jā, tad noliek uz nakti. Un tad vienkārši noņem šķīvīti un uz šķīvja apgāž otrādi. Tad cik tā forma ir tik veca, ja, viņa ir sastiprināta. Viņa nevarās vaļā, bet oriģināli vispār viņa varās vaļā. Tātad, ja tu apgāz, tad šeit tās skrūves izņemot, tie dēlīši vienkārši atverās vaļā. Bet, nu, viņai tiešām, es domāju, kādi 100 gadi, un tāpēc arī viņa ir restaurēta mazliet, bet savu funkciju pilda. Bet tu joprojām to formu izmanto? Jā, arī recepte no mammas, jā. Bet tad var tā teikt, ka tā Paskas garša un Paska lieldienās tev tā kā jau no bērnības jau zinām. Jā, noteikti, jā. Ar tādu lielu gaidīšanu un tiešām arī vienā gadā tomēr pa gadu noglabājot, jā, nevarējām atrast. Un tad šitus variantus meklēt. Vai nu tas ir kā tagad bieži raksta piķupots, jā, kur ir apakšā caurumiņi, vai nu arī vienkārši caurduris, jā, to izmanto. Jo, tam visam tai formai tad ir tā nozīme, ka, es saprotu, ka tas no vienas puses attēlo to Kristus skatu, un no otras puses tad augšām celšanos un to pašu piramīdu, un tāpēc tas tā kā lieldienā saistīts arī. Man bija iespēja doties, diezgan pasen, jā, ekskursijā pa Dienvidigauniju, jā, kur arī tad ir šie te setu igauņi un pareizticīgie. Un es muzejā redzēju tieši šādu pašu Vacelīnas muzejā, šādu Paskas formu. Bet tā pieļauju, ka tas tādai pierobežai tur bija raksturīgi. Vienreiz gadā jūs gatavojat? Jā, vienreiz gadā. Un, teiksim, kādreiz, cik es zināju, kas tās Paskas formas tādas ir, es Maksimā arī tiku nopirkusi tādas plastmasas formiņas. Mazākas, bet, kas ir? Vienā paciņā ielikti 4 tādi plāksnītes, jā? Visi uz viņām varbūt paskatās un neko tas neizsaka. Un tad es visām savām meitām, gan uz Angliju aizsūtīju, gan Rīgas meitai, gan mājās, tad es visiem pakaļdarinājumus esmu uzdāvinājusi uz Pasku. Arī krustmeitai un vēl citiem, kas ap mani tādi ir bijuši. Tad arī tavas meitas un krustmeita arī gatavo to Pasku lieldienā? Jā. Mēs arī šogad tagad dosimies uz Londonu, taisni 28 uz lieldienām, jā, 100 punkti. Man bija jautājums par tiem vārītajiem olu dzeltenumiem. Tos liek krāsai klāt vai kāpēc liek? Nē, es domāju, kā ola vienmēr ir tas, kas satur kopā, saistvielu kā tādu. Krāsai arī viņš tādu smuku to dzeltenumu piedot, jā. Protams, ielauku olas un visu pārējo. Parasti tā Paska ir apgāsta, jā, skaisti, un tad visas tās oliņas tiek apkārt sakārtotas. Apkārt? Jā, mēs parasti uz liela šķīvja uzgāžam to Pasku, un tad vispirms tās olas paņemam, un tad griežam to Pasku par saldo ēdienu. Visiem garšo, jā. Un man tā kā, krustmeitai draudzenes meita, un viņa 10. aprīlī ir Anitas, tad tur mani arī vienmēr, vai pirms vai pēc tajās lieldienās, vienmēr gaida ciemos, lai es ierastos ar Pasku. Un jau būtu tāds šis te svētku ēdiens tā. Tā kā, apsēries, visus esmu iemācījusi, jāsaka. Ja negatavot, tad baudīt noteikti. Un cik jūs ātri viņu apēdat? Tā arī vienmēr kaimiņi nāk, mēs tajā lieldienu dienā arī apēdam faktiski.